tas nav paradoks, tas ir brīnišķīgi. Man liels prieks par jauniem sportistiem mums. Skaties, visi jau stāv kājās, fināla cīņas, aiziet. Lamberts brauc pa priekšu, Jānis Eglīte viņam seko. Pagaidām Eglīte tur tādu distanci varētu samazināt to distanci, jo mums vajadzētu bišķiņi redzēt bumperi. Viņa bumperi tuvāk Lamberta bumperi. Lamberts tā kā uzmeģina visiem. Lamberts jūtās savā elementā, man izstās ļoti pārliecinoši. Eglīte ļoti pārliecinoši, tā kā arī Lamberts. Viens kopē otra kustības, tātad ļoti līdzīgi. Un tas ir tas, kam ir jānotiek, vai ne? Bet vienīgi, man liekas, par to distanci, ka viņi varētu būt tuvāka. Jā. Jo Lamberts arī spiež pedāli grīdā un neļauj pietuvētos Eglītēm ne pa metru. Viņš grib atrauties un Eglīte nespēj pietuvot. Un tas arī Jānim Lambertam ir jādara. Viņam ir jāatraujās no aizmuguriem braucošām. Abi divi nobrauc pilnīgi identiski, šito trasi ir pilnīgi identiski. Pilnīgi fantastiski. Bet man vienīgi liekas, ja Lamberts uzreiz paņem tuvo distanci.